jūs redzēt, kuplā skaitā šodien Emīla, viņa vārdā nosautajā koncertzālē. Nākot šodien vēlāk uz darbu, kas viņa ierasti, man radās sev tāds jautājums, kas mums latviešiem vispār ir Emīls dārziņš. Un katram mums noteikti būs cita atbilde, bet tad es pie sevis tā padomāju. Mums ir Jāzeps Vītols, mūsu lielais galvenais klasikas, akadēmijas dibinātājs, to visi bērni arī zina. Tad mums ir Alfrēds Kalniņš, kurš ir radījis pirmo operu, liels ērģelnieks, tad ir kaismīgais Jānis Mediņš, kurš tikpat kaismīgi rakstīja melodijas un tikpat kaismīgi arī diriģēja. Un tad ceturtais, un tas ir saudabīgākais klasiķis, laikam ir Emīls Dārziņš. Tikai tā liela atšķirība ir, ka viņš ļoti ātri uzdziedēja un tikpat ātri salūdza. Un tad es domāju, kādas gan paralēles Eiropā mēs varam atrast Dārziņam. Un burtiski pirms stundas man radās tā doma, ka kā nu būtu, ja mēs viņu pielīdzinātu mūsu Šubertam. Jo Šuberta dzīve arī ilga tikai 31 gadu, Dārziņam 34 gadus. Ikdiena abiem bija ļoti grūta, ja neteikt vairāk, bet abi bija kaismīgi mūzikas dievinātāji. Tādēļ mēs visi, arī uzmani, es un profesors Zilberts, ar lielu prieku un arī, varētu teikt, centību arī radījām šo jauno redakciju viņu dziesmām, kuras šodien mēs esam sanākuši svinēt. Bet, lai tas notiktu, tas ir prasījis diezgan daudz laika un pūļu un to cilvēku skaits, kas to darīja iespējami diezgan liels. Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem tiem cilvēkiem, kuri darīja visu, lai šis vakars būtu skaists, sakārtots un ļoti jauks. Pirmām kārtām pie mūsu projektu vadītāji. Paldies viņiem! Mūsu skolā ir cilvēks, kas vienmēr rūpējas par tām lietām, lai tās tik iemūžinātas, gan skaists nofilmēts šovakar, kas ir Mārtiņš Marks. Paldies! Paldies arī mūsu skolas vadītājām, pirmām kārtām Ievai Saģei, kurai es gribu pateikt paldies. Zāle, kurai šovakar sēžat iepirkā Dārziņa skolas iedzīvotāji, ticiet man tikai līdz ar vairākām skolām, un tās ir pūlis šeit tik. Un tāpēc paldies mīļi, Ieva, tev paldies. Bet vislielākais laikam paldies mūsu skolas direktorei, kura vienmēr atsaucās uz mūsu trakajām idejām. Paldies, Ivetei Reivitei. Pavisam īsi vēl aizmirst pateikt, es pieminēju vārdu Šuberts. Ja kāds no jums ir bijis Vīnē, tad varbūt esat bijuši pie Šuberta kapa. Un uz tā ir rakstīts, šeit mūzikas māksla ir apglabājusi savu lielāko dārgumu, bet arī vislielākās cerības. Man liekas, to var arī attiecināt uz mūsu Emīlu, kur mūs aprāvās ļoti ātri, bet viņš dus tepat blakus Pārdaugavā, tepat netālu no mūsu koncertzāles, tāpēc es vēlu visiem cerīgu, jauku un skaistu šo vakaru un dod vārdu mūsu skolas direktorei. Labvakar visiem! Es ļoti priecājos, ka tik daudz cilvēku ir atnākuši, un vēl vairāk es priecājos, ka tik daudz cilvēku ar ziediem ir atnākuši. Tik cik es redzēju vestibilā. Jo šajā vakarā ir cilvēki, kurš šos ziedus ir ļoti, ļoti pelnījuši. Nedomāju, ka es pie tiem piedaru, jo man liekas, ka man nopelna šeit nav pilnīgi nekāda. Jo domāju, ka katra vadītāja sapnis, tāda vadītāja, kurš domā par savu
akadēmijas studentu programmās, skan koncertos, koncertu zālēs, skan dziesmu svētkos. Liekas, ka visu laiku te ir blakus jau, un tā tad ir jābūt visam pilnīgā kārtībā. Un tad pēkšņi ir šī te apjausma, ka faktiski tādu jaunu izdevumu krājumu, kurā būtu apkopot visu Emīla Dārziņa daļradi, faktiski jau vairs nav. Jo pēdējais publicētais izdevums ir 1959. gadā. Es arī vēl tagad atceros, jā, un kaut kur kā tās grāmatas ir kļuvušas par bibliogrāfisku retumu. Es pat meklēju izdevumu, šo te kordziesmu izdevumus kaut kur bibliotekās un arī internetā man par grūti ir atrast gadu skaitu, kurā krājums, biblioteka krājums, kur ir šie izdevumi. Un tā bija tāda šķietamība, ka visi ir, jā, faktiski jau ir dažādas kopētas nošu lapiņas, vairāk apbružātas, mazāk apbružātas. Un tas bija vienkārši brīnišķīgi, ka tā ideja bija radusies šeit, Emīla Dārziņa skolā, un ka Rudolfs Vanks zvanīja un nāca uz tikšanos ar šo te ideju par to, ka vajadzētu izdot solo dziesmas, un mēs, protams, uzreiz mums ir balti piekritām, jā, tas ir, kā mēs to nebijām iedomājušies vispār izdarīt. Bet tad ir jābūt šai iniciatīvai, un gan Rudolfs Vanks, gan Aija Kuzmani, gan vēl arī profesors Zilberts, vispirms jau vēl veic šo te milzīgo izteikas darbu. Būtībā mēs tik izveidot pilnīgi jaunu redakciju no nulles, no rokrakstiem, salīdzinot tāds smags redakcionāls darbs. Un tad, jā, tad mēs ķērāmies klāt pie datorsalikumiem un atkal redakcionāliem darbiem un atkal dažādiem komentāriem. Un tad vēl braucām arī uz muzeju Emīla Dārziņa, un mums māksliniece Gundega kalendru radīja vizuālu ietēku. Un tā mēs nokļuvām pie šī te krājuma. Un tagad jūtamies ļoti gandarīti. Un sakam milzīgi paldies Emīla Dārziņa mūzikas skolai par atbalstu saviem darbiniekiem, saviem pedagogiem. Sakam milzīgi paldies profesoram Zilbertam. Sakam milzīgi paldies visiem tiem māksliniekiem, kas šovakar atskaņos Emīla Dārziņa dziesmas. Un esam arī iecerējuši izdot jaunu līdz dziesmu svētkiem arī Emīla Dārziņa kordziesmu krājumu. Un esmu ļoti priecīgi, ka šis projekts virzās uz priekšu un ka Emīlam Dārziņam ir, es domāju, ka viņš arī tā skatās no tiem augstumiem saviem un priecājas par to, ko mēs visi kopā darām un arī vēl izdarīsim. Lai jums izdodas to. Vēl to rozes plots nenotvīgdamā, matos spraudītās vēl bez nodomā. Vēl tu uzsmaidi visai pasaulei
birzes maliņā, māsas ieraugot. Un tu plūksi tās vienam vienīgam, un tu smaidīsi vienam vienīgam, karstī slavēs viņš tavu skaistumu. Bet es staigāšu kā pa rudeni. Teici to stundu, to brīdi, kad tu man roku sniegsi, jeb vai tu mūžīgi mūžam, kā mani mīli liegsi. Man saules dienās teic puķes, kā manu laimi tu glabā, kad tu to manim teiksi, tu neizsakāmi labā. Man saules dienas drīz zudīs, un puķes nobalēs lejās, jau sniedz man savu roku, jau sniedz man savu roku, jau sniedz man savu roku, lai laimes daro mums ejās. Teici to stundu, to brīdi, kad tu man roku sniegsi, jeb vai tu mūžīgi mūžam, kā mani mīli liegsi. Sargs tvaigi man šķietās, nu ziedons uzlausīs. Tev nodreb sirds man šķietās, tur avoti izplūdīs. Es sapņošu agri no rīta, kad saule rasu vēl sauc. Es mazgāšos mīlestībā un cerēšu
tas laiks, kur nebūs jānomāc krūtīs, sirds pārplūdums vēlo un kaut reizi vien tu rokas man uz pieres un uz krūtīm liktu, caur tavu skūpstu rožaino es atkal spirts un vesels tiktu. Kaut zīžu drānās, čaukstošās, tu sārti smaidot manā krūtu. Bez kaislībām kā eņģelis, kaut kā māsa manim būtu, kaut kā māsa manim Es neteikšu, ko mīlēju, līdz svēts un taisnīgs būšu, līdz tumsību es izbrīdīs, ja skaidrībās reiz kļūšu. Pie viņa ceļos kritīšu un teikšu savu prieku, ka beidzot paraboli es debes gaismai,
nakts suminats, gais klusi šņāts, gvadalkvi vira skrej un krāts. Mēnes elpu lecot laistā, klusu kaut kur citarā, smānietē lūksmuiga skaistā, atspiežās uz balkonā. Sākšu eņa balto parādījās, kā liljas jāts, un caur margu čugun kalto daļkājiņu laukā liāts. Eņa balto nomet sākšu parādījās, nomet sākšu eņa balto parādījās, kā liljas jāts, un caur margu čugun kalto daļkājiņu laukā liāts. Eņa balto parādījās, kā liljas jāts, un caur margu čugun kalto daļkājiņu laukā liāts. Nakts suminats, gais klusi šņāts, gvadalkvi vira skrej un krāts. Zašus tik lēnām, tik klusītiņām, bez puteņiem un bez vētrās. Nu ziedonis ir atnācis, ziedlazdas zaļo jau mētrās. Zakšus tik lēnām, tik klusītiņām,
es dažus vārdus pateikšu par nākošo skaņdarbu. Es klātesošiem vai vispār muziķiem jautātu, vai viņi zina tādu skaņdarbu serenādi, ko komponējis Emīls Dārziņš, tad droši vien nebūtu pozitīvas atbildes. Un tiešām serenāde, dziedājums no nepabeigtās operas Rožainās dienas pēdējo reizi, manuprāt, kā es tā mazliet papētīju, ir skanējis pirms 80 gadiem. Un var teikt, ka šai paaudzei, varbūt vairākām paaudzēm, šodienas izpildījums, varētu teikt, tāds savu veidu pirmatskaņojums. Dažos vārdos šī skaņdarba vēsture ir tāda. Emīls Dārziņš uzrakstīja materiālu operai un, diemžēl, mira 1910. gadā un 1912. gadā bija piemiņas koncerts, kurā skanēja viss 17 solo dziesmas un arī 2 fragmenti, kas arī šajā koncertā ir, no operas Rožainās dienas. Un tad bija zināms pārtraukums, dziedoņi, toreiz jau kopēšanas iespējas nebija, dziedoņi vai nu pārakstīja vai norakstīja viens no otru, un tā 30. gadu vidū baritons Alberts Werners dziedāja vairāk kārt koncertos, un arī baritons Adolfs Kaktiņš, pat 42. 43. gadā. Pēc tam ir atskaņojumi pārtrūkuši šim skaņdarbam, jo droši vien, ka bija noklīduši nots, Werners bija izsūtījumā un tur gāja bojā, un Adolfs Kaktiņš devās 44. gadā trimdā. Un notis gluži nejauši tika atrastas tikai 1969. gadā dziedātāja tenora Rudolfa Tunces arhīvā. Viņš jau bija 5 gadus kā Viņsaulē. Notis atradās un tika noliktas vai noglabātas ļoti skaisti tagadējā Rakstniecības un mūzikas muzejā. Bet skaidrs, ka no muzeja jau materiāls ārā nedod. Un toreiz kopēšanas iespēja nebija nekāda. Un tā, var teikt, līdz šai dienai. Man bija viena pārrakstīta rokraksta kopija, kuru man iedeva dziedātājs Jānis Sproģis. Viņš gribēja ieskaņot, bet liktenis bija lēms citādi. Un šis ir, kā es jau teicu, pirmatskaņojums un arī izdevums. Tātad gleznotāja Upīša dziedājums no nepabeigtās operas Rožainās dienas. Tik skaista cēla stāvta, kā par upi ievas zārs, mirdzēdama gleznī baltā, it kā strautā mēnes stars. Man kā liesma sirdī laužas, it kā burvju skaņas rīt, sapņu plīvurs pār man aužas, ziedoņu vēsmas klātu glaužas. Jūsu skats par man, kad slīd, jūsu skats par man, kad slīd. Kurp skatos es, kurp lūkojos, ik brīdi redzu jūsu tēlu, kurp domas klīst, kurp ilgas man, pie jums tik agri vēlu, un sapnī gar nomodā, tik jūsu dainais
sirds man tvikst. Es milu bijus par visu. Es milu bijus par visu. Es milu bijus par visu, milu bijus. Milu tevi es patiasi, milu teu nuovis assirts, tavas irri lai patiasi, manas milas laiks nevirs. Tevim piedar mana mila, tevim piedar ues lids, mana laime piedar tevim piedar mana sirds, mana laime piedar tevim mana sirds. Tevim piedar mana mila, tevim piedar mana sirds, mana
Tiecies mani ves ar garšu pāri mūklājiem un purviem, tur, kur mūžam lauki zaļo, puķes zied un zilā gaisā, mīļā saule mirds. Teicies, tālu vēl līdz ārēm, tumšā vēl ir mana teka, un jau to no manis pēci, nemanoti, negaidoti, maņo jaunībā, jauns vēl gados, sirdī vecums, tāds ar vientulīgo mežu, gurdens vargus gausi eju, aprakt cerībās. Kad zvanījumi sitās, birdinājot augsto rasu, tad kā sapņotams vēl jūtu, šev zvaigā tavu skūpstu, zelta kur laime tu eji, kur palieci, te pazivēji, te pazudi. Ar katru dienu top tumšāks prāts, un tu ar vienu vēl neatnāc. Rūspājas un spēles, vēl dzirkstošais vīns, brūkts ietilgu kvēles vēstibens. Ne domu, ne jūtu, viss tukšs un salds, man liekas, ka būtu es ledu kalds. Man liekas, ka birtu man sirdī sniegs, un mani mirtu viss dzīves prieks.
dzīvot gribas man. Pie debes velves, kas sniega kalnos, ar padebešiem mēnes kāp. Izkailās birzes, spīd sniega baltums, un krūtī sveši sāp. Tu zilā debes, jūs zvaigžņu dzirkstīs, kas jums šo gaismu mūžam dod. Man gaisma izzisa, pa dziļu